Šim dzinējam nav redzams degvielas, nav vārstu, nav izplūdes, un tas darbojas gandrīz pilnīgi klusi. Un tas ir tāpēc, ka tā degvielas avots ir siltums, kas uzkrāts šajā lielajā metāla blokā zem tā. Un tas ir pazīstams kā karstā gaisa dzinējs, jeb Stirlinga dzinējs. Šo video sponsorē Ground News, vairāk par viņiem vēlāk. Šeit ir noslēgta stikla šļirce ar nelielu daudzumu gaisa iekšpusē. Un ja es uzsildīšu šļirci un līdz ar to arī gaisu, tas izplešās un izstumj virzuli uz āru. Kad siltums tiek noņemts, tas atdziest un gaiss saraujas. Šis cikls, kurā gaiss tiek uzsildīts un atdzesēts, lai virzītu virzuli uz priekšu un atpakaļ, ir pamatprincips, kā darbojas Stirlinga dzinējs. Vienīgā problēma ir tā, ka šī uzsildīšana un atdzesēšana ir pārāk lēna, tāpēc tā vietā, lai uzsildītu un atdzesētu visu sistēmu, mēs varam ieviest vēl vienu cilindru ar brīvi piegulošu virzuli iekšpusē, kas atšķirībā no vairuma virzuļu, kuriem nepieciešams hermētisks blīvējums, gaiss var brīvi plūstam apkārt, ļaujot virzulim pārvietot gaisu no viena cilindra gala uz otru. Un to sauc par pārvietotāju virzuli. Tagad, ja mēs uzkarsējam vienu šī otrā virzuļa pusi un otru galu uzturam vēsu, mēs varam izmantot pārvietotāju virzuli, lai pārvietotu gaisu starp karsto un augsto pusi, kas ātri uzsilda un atdzesē gaisu iekšpusē un liek augšējiem virzulim kustēties uz priekšu un atpakaļ daudz ātrāk nekā iepriekš. Un to var darīt bezgalīgi ilgi, kamēr viena puse ir karsta un otra ir augsta. Vai vismaz līdz brīdim, kad 3D drukātais virzulis izkūst. Tagad pārvietotāja virzulis nerada nekādu izejas jaudu, un tā pārvietošanai nepieciešams ļoti maz jaudas, ko var parādīt aizvietojot to ar šīm lodīšu gultņiem. Tātad, kad es viegli noliecu cilindru, lodīšu gultņi ripo no viena gala uz otru un pārvieto gaisu starp karsto un augsto pusi, kas izplešās un saraujas, lai virzītu jaudas virzuli augšpusē. Tātad, ja mēs savienojam augšējo virzuli ar kloķvārpstu un izmantojam daļu no izejas jaudas, lai pārvietotu pārvietotāju virzuli uz priekšu un atpakaļ, mums vajadzētu iegūt pašuzturošu dzinēju. Patiesībā te ir dzinēja modelis, kas dara tieši to. Šai stikla daļai šeit tiek pievadīts siltums, bet cilindra otra puse tiek dzesēta ar šo dzesētāju. Tā kā pārvietotājs kustās uz priekšu un atpakaļ, gaiss tiek uzsildīts un atdzesēts, pēc tam tas tiek novadīts uz šo augšējo cilindru, kas darbina jaudas virzuli. Tas pēc tam nodod jaudu kloķim, kas savukārt caur zobratiem pārvieto pārvietotāju, radot nepārtrauktu ciklu. So now we need to figure out how we're going to use one of these Stirling engines. Tagad mums jāizdomā, kā mēs izmantosim vienu no šiem Stirlinga dzinējiem, lai darbinātu velosipēdu. Un tas viss sākas šeit, ar lielu metāla bloku un ļoti garu darāmo darba sarakstu. Stirlinga dzinēji savam izmēram rada ļoti mazu jaudu. Lai tas darbotos uz velosipēdu, mums vajag pēc iespējas lielāku dzinēju, kas joprojām ietilpst rāmī. Tas nozīmē, ka šis nebūs nākamais superbike dzinējs. Akfai. Es cenšos sasniegt apmēram 100 līdz 150 vatu jaudu, kas ir aptuveni 0,2 zirgspēki, pietiekami, lai cerams uzturētu nemainīgu braukšanas ātrumu apmēram 15 jūdzes stundā. Iegūt šādu veidu jaudu no Stirlinga dzinēja nav viegli. Ir daudz faktoru, kas ietekmē efektivitāti, piemēram, temperatūras starpības starp karsto un augsto pusi. Cik ātri siltums var tikt pārnests uz gaisu un no tā ārā, un cik daudz gaisa dzinēja iekšpusē patiesībā veic lietderīgu darbu, tie ir tikai daži no faktoriem, kas nosaka dzinēja konstrukciju. Piemēram, lai augstā puse būtu pēc iespējas vēsāka. Sākotnēji es apsvēru iespēju izmantot datorprocesoru dzesētāju, jo tie ir lēti un tiem ir liela virsmas platība. Taču izrādījās, ka mēģināt novadīt visu šo siltumu nelielā kvadrātveida laukumā, kas paredzēts procesoram, vienkārši nebija praktiski. Tāpēc es nolēmu izmantot iekšējo ūdens dzesēšanu, kas daudz labāk palīdzēs ātri novadīt siltumu. Un ja mēs cenšamies iegūt tikai apmēram 100 vatu izejas jaudu, pat neliela berze var radīt milzīgu atšķirību. Kas nav viegli, ja joprojām ir nepieciešama hermētiska blīvējuma ap virzuli un pārvietotāju asi. Kad galvenais dzinēja bloks ir pabeigts, es varu to piestiprināt pie velosipēda, izmantojot pagaidu 3D drukātu kronšteinu, jo šī dzinēja daļa būs ūdens dzesēta, tāpēc izdruka vajadzētu labi izturēt dažus testa braucienus. Tālāk šis lielais alumīnija kronšteins tiek piestiprināts dzinēja aizmugurē, un tas turēs kloķvārpstas, kā arī nostiprināsies pie velosipēda rāmja papildu atbalstam. Paši kloķi ir izgatavoti no alumīnija, un esmu uzstādījis 3D drukātu skriemeli aizmugurē, jo izmantoju sīksnu, lai savienotu kloķus. Atšķirībā no zobratiem, kā tas bija modeļa dzinējām, un savienojošā stieņa ar iepresētiem gultņiem, savieno kloķi ar virzuli, lai viss grieztos vienmērīgi. Tā kā izspiedēja virzulis cilindrā ir brīvi ievietots, tam ideālā gadījumā vispār nevajadzētu pieskarties sienām. Tāpēc es to piestiprināšu pie nerūsējošā tērauda stieņa, un lai pārliecinātos, ka šis stiens nešūpojas, izmantošu šos lineāros gultņus, tādus pašus, kādus var atrast 3D printerī. Un tie ļauj izspiedējstienim kustēties vienmērīgi un precīzi, kas uztur izspiedēju centrā,
kamēr tas kustās. Tālāk ir jaudas virzulis, kur esmu izstrādājis pēc iespējas vieglāku, un tas tiek piestiprināts pie cita tērauda stieņa ar fiksācijas skrūvi. Virzuļu gredzeniem es vēlos izmantot PTFE, kas pazīstams arī kā teflons, jo tam ir zema berze, lai gan tas nav elastīgs materiāls. Tāpēc es esmu izgatavojis dažus mazākus iekšējos gredzenus, kas darbojas kā spriegotāji un kuriem vajadzētu izspiest PTFE uz āru, lai izveidotu labāku blīvējumu pret cilindra sienu. Gredzeni virzulī atrodas šādi, un es esmu nobīdījis abu gredzenu spraugas par 180 grādiem, lai samazinātu gāzi izplūdu garām virzulim. Kad tas atrodas cilindrā, virzulis slīd ar ļoti mazu pretestību. Virzuļu stienis tad savienojās ar kloki, bet tā kā virzulis ir tik īss, tam nepieciešams vadotne, lai tas kustētos taisnā līnijā, un tas ir šīs aizmugures plāksnes uzdevums. Tomēr pirms to uzstādīt, man jāizgriež dažas blīves. Es izmantoju 0,5 mm silikona loksni, kas spēs izturēt temperatūru, kādu šis dzinējs piedzīvos, un nodrošinās labu hermetiskumu. Tātad, pēc tam, kad esmu izsitis skrūvju caurumus, varu piespiest 3D drukātu veidni un ar nazi apvilkt tās kontūru, tad atbrīvot skrūvus. Un man ir pretīza blīve, kas ideāli der dzinējam. Ar uzstādītu aizmugures plāksni un blīvi virzuļu stienim joprojām bija neliela šūpošanās, tāpēc es pievienoju šo PTFE uzmavu, kas uzstādīta ar starpliku, lai stiens būtu izlīdzināts un kustētos pilnīgi taisni. Nākamais solis ir savienot abus kloķus ar sinhronizācijas skriemeli, kuru es izvēlējos tā vietā, lai izmantotu zobratus, jo to ir vieglāk pievienot izejas vārpstai, kuru pēc tam var izmantot aizmugurējā riteņa piedziņai. Redzot, kā šī lieta beidzot griežās, es saprotu, cik daudz darba esmu tajā ieguldījis. Aptuveni 2 mēnešus esmu veicis aprēķinus, projektējis, apstrādājis detaļas. Tas viss ir prasījis tik daudz darba. Un es sāku kļūt nedaudz nervos, vai tas vispār darbosies. Esmu satraukts, bet joprojām nervos. Tātad, tagad ir jāizgatavo pārvietotāju cilindrs un virzulis, un tad mums vajadzētu būt iespējai to izmēģināt. Project planning to build a steam engine, but after Patiesībā es sāku šo projektu ar domu uzbūvēt tvaika dzinēju, bet pēc daudz pētījumiem sapratu, ka Stirling dzinēji ir daudz labāka izvēle. Tie ir klusāki, efektīvāki un drošāki. Un kad es sapratu, kā tie darbojas, tas pilnībā mainīja projektu virzienu. Tas man arī atgādināja, cik svarīgi ir skatīties uz lietām no cita skatu punkta. Un tieši par to ir Ground News. Viņi apvieno saistītas rakstus no visas pasaules vienu vietu, sniedzot informāciju par avotu politisko ievirzi un uzticamību. Tādējādi jūs varat salīdzināt informācijas atspoguļojumu un ātri iegūt pilnu ainu. Ground News patiesībā ir dibinājusi bijusī NASA inženiera Harlīna Kaura, kur strādā pie Jamesa Webb teleskopa. Un kā inženierim, man pašam patīk zināt, cik faktuāli pareizi ir informācija, un ņemot vērā, cik daudz informācijas ir pieejams, ir viegli apjukt. Ground News man palīdz atšķirt būtisko no nebūtiskā un saprast, kas patiesībā notiek. Piemēram, kad Eiropas kosmosa aģentūra apstiprināja, ka mūsu Saules sistēmā ir ienācis 20 km plats objekts, ir patīkami zināt, ka tas nedodas uz Zemi. Un kad simtiem avotu atspoguļo vienu un to pašu notikumu, viņu Ground AI funkcija var visu to apkopot tikai dažos punktos. Man arī patīk pārlūkot avotus ar zemu faktu precizitāti, lai redzētu, kādi vēl skatpunkti ir tikuši atspoguļoti, jo bez Ground News tā varētu būt vienīgā versija, ar kuru es sastaptos. Viņus pat ir atzinis Nobela miera centrs par viņu ieguldījumu mēdīju pratības veicināšanā. Tātad, lai abonētu Ground News un uz ierobežotu laiku viņi piedāvāt 40% atlaidi Unlimited Vantage plānam, jums, mana auditorija, skenējot šo QR kodu vai dodoties uz saiti aprakstā. groundnews.com/Stanton, lai saņemtu šo piedāvājumu. Tas ir groundnews.com/Stantons. Pirms uzstādīt izspiedēju cilindru, man jāuzstāda šī plāksne, kas kalpo kā siltuma pārneses virsma starp ūdens dzesēšanas sistēmu un gaisa dzinēju iekšpusē. Un lielā virsma, ko nodrošina šis dzesētājs, palīdzēs ātri atdzesēt gaisu dzinēju cikla laikā. Tā kalpo arī kā augšējā plāksne darba cilindram, un viss izplašamais karstais gaiss plūst caur šo atveri, lai virzītu virzuli. Pašam pārvietotājam man nepieciešams kaut kas viegls un diezgan karstumizturīgs. Tāpēc es nopirku dažādus nerūsējošā tērauda traukus un pudeles, lai pārbaudītu, vai kāds no tiem derēs. Un izņemot to, ka uzzināju, ka nevienam no tiem nav standarta Stirlinga dzinēja pārvietotāja diametra, es tomēr atradu šo ūdens pudeli, kas labi iederēsies 80 mm diametra cilindrā, atstājot tikai dažus milimetrus, lai gaiss varētu plūst garām. Tad es izgatavoju nelielu stiprinājumu plāksni pārvietotājiem, kas ar fiksācijas skrūvu piestiprinās pie tērauda stieņa. Pēc tam es nogriezu pudeles augšdaļu un izurbi dažus caurumus, kas ļauj to piestiprināt pie apakšējās plāksnes.
Un, griežot dzinēju ar roku, var redzēt, kā abi virzuļi kustēsies, kad dzinējs darbosies. Bet pārvietotāja virzulis apsteidz darba virzuli aptuveni par 90 grādu kloķvarbas sleņķi. Tālāk man jāizgatavo pārvietotāja cilindrs, kurus nolēmu veidot no divām pusēm. Augstā puse ir izgatavota no alumīnija, tāpat kā lielākā daļa dzinēja, un es pievienoju dažus ribus, lai palīdzētu tai saglabāt vēsumu. Tad tā tiek piestiprināta pie galvenā dzinēja bloka ar vēl vienu blīvi, kas nodrošina labu hermētiskumu, bet arī izolē to no ūdens dzesēšanas. Tāpēc, ja gaisa dzesēšanas ribas nebūs pietiekams, man iespējams būs jāpievieno arī ūdens dzesēšana. Taču cilindra karstajai pusē ir jāiztur daudz augstākas temperatūras, tāpēc ideālā gadījumā karstajai pusē vajadzētu būt izgatavotai no tērauda. Tā kā es vēl nejūtos pārliecināts par tērauda apstrādi, es pasūtīju karsto galu izgatavot JLC CNC. Viņi nesponsorēja šo video, bet viņi man tiešām izglāba, jo es noteikti pats šo detaļu nevarētu izgatavot. Un tas ir piestiprināts pie cilindra augstās daļas ar biezu silikona blīvi, lai cerams to izolētu. Mēs nevēlamies, lai siltums vadītos uz augsto pusi, jo tā būtu izšķiesta enerģija. Tātad, kad karstā vāciņš ir pievilkts, dzinējs ir pilnībā noslēgts. Tagad tam vajag tikai siltumu. It was tricky to move the piston again. Ar to vajadzētu pietikt. But I also noticed it was letting a lot of air leak past, which could be where most of the pressure is being lost. I first tried swapping one of the PTFE rings for a rubber O-ring to improve the seal, but it either didn't seal properly or created way too much friction. Then I thought, what if I used a piston ring like the one I've used in my small compressor? Vēl nav gluži gatavs. Karstā galavāciņa priekšpuse sāk mainīt krāsu, tāpēc tur priekšā kļūst diezgan karsts. Es domāju, varbūt man vajadzētu pievienot ūdens dzesēšanu, lai redzētu, vai tas atdzesē šo augsto plāksni. Flexibility, hold an airtight seal, and hopefully not melt from the engine heat. But after several prototypes, I eventually found a size and shape that offered. Kad karstā galavāciņš bija sakarsis līdz sarkanai kvēlei un ūdeni dzesētais gals turējās ap 40 grādiem pēc Celsija, bija skaidrs, ka vienkārši palielināt siltumu nav problēmas risinājums. Tāpēc es pievienoju ārēju ūdens dzesēšanu, lai droši atdzesētu dzinēju līdz temperatūrai, kurā to var izjaukt. Iekšpusē bija acīm redzams, ka dzinējs kļūst ļoti karsts. Pat pārvietotājs bija nedaudz mainījis krāsu, un ņemot vērā, ka tas tieši nesaskars ar karstā gala vāciņu, tas nozīmē, ka gaiss iekšpusē noteikti labi uzkarst. Es pārbaudīju visas blīvgredzena blīves un pievienoju nedaudz smērvielas O-veida gredzenam ap pārvietotāju asi, lai izslēgtu kādas noplūdes. Un, kad dzinēja priekšējā daļa bija salikta atpakaļ, es pievērsos virzuļu gredzeniem, jo tie ir lielākā kustīgā blīves dzinējā. Bija sarežģīti pārvietot virzuli pret iesprostoto gaisu, un tas ir labs rādītājs. Bet es arī pamanīju, ka tas ļauj daudz gaisam izplūst garām, un tieši tur varētu pazust lielākā daļa spiediena. Vispirms es mēģināju vienu no PTFE gredzeniem nomainīt pret gumijas O gredzenu, lai uzlabotu blīvējumu, bet tas vai nu neblīvēja pietiekami labi, vai arī radīja pārāk lielu berzi. Tad es padomāju, kas būtu, ja es izmantotu virzuļu gredzenu līdzīgu tam, ko esmu izmantojis savā mazajā saspiestā gaisa dzinējā, kur gredzens zem spiediena izplešās un blīvējās pret cilindra sienu. Vienīgā problēma – tie gredzeni ir ļoti mazi, bet man vajadzēja kaut ko daudz lielāku. Tāpēc es mēģināju izdrukāt vienu no elastīga TPU ar savu Prusa FDM printeri, kas bija diezgan riskanti, jo tam vajadzēja būt ar pareizu elastību. Uzturēt hermētisku blīvējumu un cerams neizkust no dzinēja radītā karstuma. Bet pēc vairākiem prototipiem es beidzot atradu izmēru un formu, kas nodrošināja minimālu pretestību, bet blīvēja daudz labāk nekā iepriekš. Un ar ūdens dzesēšanas palīdzību, vai cilindru sienas būtu augstas, cerams, ka tas nesakarst tik ļoti, lai izkustu. Labi, tagad man ir uzlikts jaunais virzulis, tāpēc mums vajadzētu iegūt daudz labāku kompresiju. Jūs varat redzēt, kad es to griežu, virzulis patiesībā atspiežas atpakaļ, kas nozīmē, ka kompresija ir patiešām laba. Turot īkšķus, ceru, ka tas mainīs situāciju, jo iepriekš kompresija bija vienkārši briesmīga, salīdzinot ar šo. Tātad iekārtojamies ērti un uzsildām šo lietu. To avoid hitting the end of the cylinder with its increased stroke, the engine is ready for another test. I really hope this works. Come on, come on. Man šķiet, ka tas ir tik tuvu, bet tomēr vēl nav līdz galam. Tātad izplašanās joprojām darbojas. Vienkārši tam vēl nav pietiekami gājienu. Labi, ļausim visam atdzist, pirms mēģinām kaut ko citu. Nezinu, ko mēģināšu, bet paskatot ierakstu, sapratu kaut ko. Vienkārši tam vēl nav pietiekami gājienu.
Ja kloķim ir 30 mm gājiens, bet virzulis kustās tikai apmēram 14 mm, tad tas varētu pārmērīgi saspiest un pārmērīgi izplest gaisu, kas katrā ciklā varētu izšķērdēt milzīgu enerģijas daudzumu. Diemžēl kloķi var saīsināt tikai līdz 25 mm gājiena dēļ vārpstas un gultņu izmēriem. Bet ja es arī palielināšu pārvietotāju virzuļu gājienu, es varētu spēt pārvietot vairāk gaisa starp karsto un augsto pusi, kas varētu palielināt spiedienu starpību un uzlabot izplešanos. Šie jaunie kloķi tika izdrukāti ar 3D printeri no sveķiem uz Formlabs Form 4, un šajā testēšanas posmā tiem vajadzētu būt pietiekami izturīgiem. Tie ir nedaudz vieglāki nekā alumīnija kloķi, taču pagaidām dzinēju balanss nav galvenā prioritāte. Ar jaunajiem kloķiem uzstādītiem un nedaudz īsāku pārvietotāju, lai izvairītos no trieciena pret cilindra galu, palielinātā gājiena dēļ dzinējs ir gatavs nākamajam testam. Es tiešām ceru, ka tas darbosies. It's a drive pulley to the rear wheel with a flywheel, as the original pulley ratio might have been too high, preventing the engine from gaining up. Nu, aiziet. Vai tas darbojas pats no sevis? There's still lots to improve with this engine. Tas darbojas? To recover some heat energy during Tas darbojas. Nu, aiziet. Vairāk siltuma. the engine, and more air means more expansion and more power. I also still need to build a proper burner, finish the water cooling system, Tas patiešām darbojas. since Stirling engines don't throttle very. Oho! I turned off the heat a while ago, and it's still running on the stored. Tas nav pats ātrākais. So don't forget to subscribe to see part 2, and Bet es domāju, ka ir dažas lietas, ko mēs varam mainīt, lai uzlabotu tā veiktspēju. Tas ir tik forši. Tas izklausās tik smieklīgi. Lai gan esmu ārkārtīgi priecīgs, ka beidzot izdevās iedarbināt šo dzinēju, es nevarēju atturēties no vēlmes mēģināt padarīt tā darbību nedaudz labāku. Tāpēc es nomainīju sadalas siksni pret daudz plānāku, jo biezāka siksna tērēja enerģiju liecoties un iztaisnojoties ap skriemeļiem. Es arī nomainīju piedziņas skriemeli uz aizmugurējā riteņa pret spararatu, jo sākotnējais skriemeļa pārnesuma attiecība iespējams bija pārāk liela un neļauj dzinējam uzņemt apgriezienus. Šim dzinējam vēl ir daudz ko uzlabot, piemēram, pievienot reģeneratoru, lai katrā ciklā atgūtu daļu siltumenerģijas un palielinātu iekšējo spiedienu, jo lielāks spiediens nozīmē vairāk gaisa dzinējā, bet vairāk gaisa nozīmē lielāku izplešanos un lielāku jaudu. Man vēl joprojām jāuzbūvē atbilstošs deglis, jāpabeidz ūdens dzesēšanas sistēma ar radiatoru un jāizstrādā sajūgs, jo Stirlinga dzinēji nav īpaši labi regulējami ar droseli. Patiesībā es pirms brīža izslēdzu karsēšanu, un tas joprojām darbojas ar karstumu uzkrājumu tērauda karstajā galvā. Tāpēc neaizmirstiet abonēt, lai redzētu otro daļu, un paldies, ka skatījāties!